Nākamais stāsts pierāda, ka iespējams ir saimniekot gudri un efektīvi, ražošanas gaitā neatstājot pāri nekādus pārpalikumus. Latvijas un Holandes kopuzņēmums Ateks atrodas Aizupes novada Lažas pagasta ceļmalās. Sākotnēji uzņēmuma darbības sfēra bija kokmateriālu iepirkšana un tirdzniecība. Laikam ejot, uzņēmuma vadītājs sapratis, kā no kokmateriālu biznesa iegūt maksimāli daudz labuma un, kooperējoties ar Holandes uzņēmumu, sākuši ražot izejmateriālus iepakojumu un iesaiņojumu izgatavošanai. Tiek ražotas sagataves paletēm, sagataves sarežģītām iepakojumu konstrukcijām un bruses dēļi. Tiek ražot arī gatavā produkcija pēc pasūtījuma, kā arī tiek izpildīti individuāli pasūtījumi pēc nestandarta izmēriem. Lielākā produkcijas daļa tiek eksportēta uz Eiropu, kā materiālu izmanto jebkuru koku sugu, pārsvarā trešās šķiras zāģbaļķus. Uzņēmums zāģbaļķus pārstrādā gandrīz par visiem 100%, proti ražošanas procesā radušos atgriezumus sašķiro un izmanto kurināšanai uzņēmumam piederošā katlu mājā, kas silda Aizputes iedzīvotājus. Kā vienu no mērķiem nākotnē min ne tikai jaunu produktu grupu ražošanas attīstīšanu, kas radīs jaunas darba vietas, bet arī investēšanu jaunās kokapstrādes iekārtās, lai maksimāli samazinātu roku darbu cehā un ļautu smagāko darbu paveikt iekārtām.